Sveiciens! Nesen man kāds neticīgs cilvēks teica, ka es nevaru zināt, vai man ir mūžīgā dzīvība. Un tad es aizdomājos par to, kad noteikti daudziem ir šāds jautājums, tāpēc ātri šo video mazo ierunāšu un atbildēšu. 1. Jāņa 5.13 ir rakstīts. Šīs lietas es esmu jums rakstījis, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, kas tica Dieva dēla vārdam. Ja cilvēks tic, ka viņš miesā ir grēcinieks, ka viņš ir grēkojis, viņš ir grēcinieks, un viņš tic tam, ka Jēzus Kristus mira par viņa grēkiem un augšām cēlās, saskaņā ar rakstiem. Un kad Jēzus asins ir pietiekamas, lai viņu izglābtu, ka Jēzus viņu ir izpircis, ka viņš saņem gara zīmogu, tad viņš var zināt, ka viņam ir mūžīgā dzīve ticot Dieva dēlam. Bībele skaidri saka, ka viņš var zināt. Noteikti, ka vēl kādam ir šāds jautājums, kurš tad gan to var zināt? Kurš var zināt, kad ir tā mūžīgā dzīve? Ja tu taču to un to esi darījis. Tieši tāpēc Jēzus Kristus mira par mūsu grēkiem, ka mēs esam to un šo darījuši. Un tāpēc mums ir šī apziņa, par ko Svētais Gars apliecina, ka grēks ir pasaulē. Viņš to saka, un viņš dod atziņu, kad ir vajadzīgs glābējs. Pats nevar sevi izglābt. Un tāpēc atbildi šo necīgā cilvēka jautājumu ir šādu. Bībele saka, ka tu vari zināt, ka tev ir mūžīgā dzīve, kad tici Dieva dēla vārdam, viņa izdarītajām darbām pie krusta. Cilvēks var to zināt. Noteikti, ka daudziem ir šādas šaubas, un man ir bijis šādas šaubas. Kā es to varu zināt? Bet, kad mēs iepazīstam Dieva vārdu, tad patiesība mūs dara brīvu, jo neziņa, bet bailēs. Bet, kad patiesība uzzina, tad tā dara brīvu. Tāpēc ir laiks visiem iepazīt Dieva vārdu, lai būtu brīvība. Lai varētu zināt, kad ir mūžīgā dzīvība. Lai varētu zināt, kā atjaunot prātu, kā Romiešiem 12.2 rakstīts, lai nepielāgoties šai pasaules schēmai, bet Dieva vārdam. Paldies!